Šis ir lētākais gaming telefons, kāds jebkad ir bijis uz apskatu. Un no zīmola, kurš nekad vēl nav bijis uz apskatu, bet pēdējo mēnešu laikā ir bijis manīts dažādos telefonu veikalos. Iepazīsimies kopā ar Infinix un vienu no viņu šīs vasaras potenciālajiem dižpārdokļiem Hot 40. Jā, saudabīgs nosaukums, bet noteikti ir jāsaka interesants aparāts. Infinix telefoni tiek ražoti jau apmēram 11 gadus. Tā ir daļa no Transsion Holdings grupas, kura ir bāzēta Ķīnā. Infinix ir viena no tiem ražotājiem, kur telefoni bieži ir ļoti uzkrītoši dizainā un vispār iepakojumā kā tādā. Viennozīmīgi pamanāmi un liks pievērst skatienu, kad mēģinās saprast, kādu tad aparātu kāds lieto, jo tas neizskatās gluži kā lielākā daļa no tiem, kas mums ir ikdienā apkārt. Infinix ir bijis pat Āfrikas top 3 telefonu tirgotājs, ir sponsorējis futbola komandu Indijā un visnotaļ aktīvi ir mēģinājis ielausties budžeta telefonu segmentā ar pārbaudītām metodēm un komponentiem, piedāvājot kaut ko savādāku saviem potenciālajiem pircējiem. Bet no vēstures ievada tagad uz pašu telefonu vai telefoniem. Tie ir parasti lieli un tie ir ar izteiktiem kameru moduļiem. Uzbūves kvalitātes ziņā tie ir tas, ko tu aptuveni šajā cenā sagaidi. Tā. Es pat varētu teikt, ka vidēji, ja ne pat bišķi zem vidējā, jo, piemēram, līmējot nost uzlīmīt aizmugurējā vākā, tas vāks pat bišķiņ cilājās. Diemžēl to nepaspēja nofilmēt, bet, tev būs jātic man uz vārdu. Tie paši par sevi arī nav tie smagākie, bet nav arī galīgi, no salmiem taisīti. Hot 40 konkrēti ir viss no plasmasas, bet jūtas un izklausās vismaz, vienu klasīti augstāk. Tam tehniski nav nekāds priekšā brendotais aizsargs stikls, ķipa tur Gorilla Glass vai viņu pašu kaut kāds vienkārši stikls, bet ir ar aizsargplēbīti jau virsū. Tas pēc sajūtām ir diezgan robusts un kantains, un ekrāna malas ir īpaši izteikts zods. Un dienas beigās ir sajūta, ka tomēr tās nav nepilna 6,8 solas, bet vairāk. Tomēr šeit jāņem vērā tas, ka šādi ražotāji vienmēr izvēlēsies materiālus un izmērus maksimāli pēc standarta, kas ir šobrīd visvairāk ražotais, lai kopumā tad ražošanas izmaksas turētu maksimāli mazas, jo nav jāsūt kaut kādas īpašas spēcpasūtījuma detaļas. Arī kameru lēts ir standarta un nāk no Samsung. Un ja jau tā pieskāros iekšām, tad paturpinās priekšā. Kopumā tās nav nekādas iedvesmojošākās. Helio G99 processors, 128 vai 256 GB UFS 2.2 atmiņa, 6,8 solu IPS panelis ar nīkulīgiem 500 nitiem spilgtumu. 108 megapikseli galvenā kamera spējīga 1440p video, kas ir pa vidu starp Full HD un 4K. 32 megapikseli selfie kamera un 5000 mAh baterijas, kuru var uzlādēt ar līdz doto 33 W ātru uzlādi. Un tikai ar vadu. 120 Hz ekrānam noteikti ir negaidīti šajā cenu kategorijā, ņemot vērā visu, uz ko ir taupīts liekot kopā telefonu. Tāpēc, jo vairāk izbrīnīja švakais ekrāna spilgtums, kas pašam panelim tehniski varbūt nav pārsteigums, bet vairāk pārsteidz tas, ka te tika kombinēts šāds netik spilgts ekrāns, tomēr ar lielu atsvaides ātrumu. Ja neesi tiešos saules staros, viss ir kārtībā. Kā redzi, visu redzēsi, viss būs super. Tiešā saulē, tā. Runājot par bateriju, diemžēl bija viduvēja un uzlāde arī nav tā naskākā. Pilnai uzlādē virs stundas ir stabili jārēķinās. Telefonam arī nav nekāds uz papīra dotais IP reitings, kas attiecīgi atkal maksā papildus naudiņu, lai dabūtu IP certifikāciju, bet es pieļauju, ka lietu būtu jābūt teorētiskai ekstrēmākajai lietai, kur šo te vilkt ārā noteikti nekāda slīcināšana vai skalošana vai mazgāšana, kas tam līdzīgs. Un lai arī ikdienā lietojot telefonu, šo te lēno atmiņu un vājo procesoru īsti nejūt, viss nedaudz mainās brīdī, kad ir jāiespēr dūmā kāda spēlīte. Telefons sāk ievērojami iepalikt. Es biju cerējis, ka tas pārāk neiepaliks no šogad apskatītajiem budžetniekiem, tomēr jāatzīst, ka šī sāk izskatīties pēc pavisam mega budžeta kategorijas, jo visos testos tā zaudēja šī gada konkurentiem. Jā, tikai Samsung A14 no pagājušā gada izrādījās švakāks un pat no vēl senākiem Nokia G21, bet rezultāti kopumā nebija iedvesmojoši. Vienīgais, ko jau minēju, bija ikdienas lietu darīšana, kur šis Helio processors turējās līmenī, jo sociāltīkli un tādas lietas nepatērē pārāk daudz resursu. Kas attiec uz pašu XOS, jeb Infinix versiju par Androidu, tad tā bija kaut kas jauns. Ir virkne dažādu fifīgu lietu, kuras Infinix piedāvā, kuras citi ražotāji, tāpēc noklusējumu īstenībā pat nedod. Kādam tās šķitīs fifīgas, kādam varbūt bezjēdzīgas, bet nevar noliegt, ka Infinix noteikti ir centušies. Arī izvēlnē ir daļa lietu, kuras piedāvā sākumā daudz, bet pēc tam tur dziļāk apakšā vairs īsti nekā nav. Vai arī sola it kā daudz, bet tas, kas patiesi būtu vajadzīgs,
tur īsti arī nemaz nav. Noteikti ļoti dažādos veidos tev tiek ieteikts tīrīt telefonu, lai tam pietiktu spēja griezties uz pilnu klapi. Telefons nāk ar Android 13 un šobrīd ir ar Marta drošības ielāpu, tātad var secināt, ka nebūs naskākais ražotājs, kurš saņems un nodos tālāk sistēmas atjauninājumu saviem produktiem. Noteikti nevaram šeit runāt par līdz 7 gadu softa atbalstam, drīzāk kādi 2-3, jo šis ir pirmkārt pagājušā gada decembra telefons, līdz ar to arī laiks, lai spētu jau piedāvāt Android 14 bija pietiekami ilgs, bet nekā. Kopumā telefonā ir ļoti liela iespēja sākuma ekrāna personalizācijai. Gan nomainīt, kas notiek pavalkot ar pirkstu vai 2 pirkstiem, tas gan šķita noderīgi. Piemēram, priekšpaziņojumiem nevis no stūrīša, bet vienkārši kaut kur ekrāna vidū pavilki un ir. Kopumā Xos nav neko salaiduši dēli. Jā, protams, ir reklāmas un savas lietotnes ir arī pietiekami, kuras tāpat diezin vai lielākā daļa lietos, kā piemēram Infinix pašu spēļu veikalu vai ko tādu. Bet nav nekas atšakarēts, ir vienkārši pavecāk, bet pietiekami atsaucīgs un bez kaut kādiem tur baigajiem pārsteigumiem šajā te lietotnes saskarnē. Ir vēl arī tāda lieta kā Xboost, kas nav nekas jauns. Daudziem telefonu ražotājiem ir spēlīšu režīmu papildus jaudas iedevējs, bet šis te īpaši testos neko klāt nedeva, tāpēc teikt, ka tā baigā papildus jauda spēlīties īsti nevarētu. Kameras ir diskutabli, bet galvenais šī telefona trumpismi. Principā es biju gatavs, ka pirmkārt būs tikai Full HD video ierakstīšanas iespējas, bet tomēr 1440p, kas tiem, kuri nelieto monitorus vai neorientējās izšķirtspējās, tas neko neizteiks, bet īsumā tas ir kaut kas nedaudz labāk par Full HD, bet ne tuvu līdz 4K kvalitātei. Un kamerām nav arī platleņķa. Uz papīra viena skaitās wide kamera, bet tas ir vienreiz zooms, nevis kā pieras 0, kaut kas vairāk klasificētos kā platleņķis vai ultraplatleņķis. Ir visi ierastie režīmi, bet šis ir atkal viens no tiem gadījumiem, kad pikseļu skaits sensorā netranslējās, ka šī kamera būs labāka, kā piemēram tur vecāku iPhone 12 megapikseli. Visi ir apstrādē un ko telefons pats ar bildi pēc tam izdara. Kopumā jau priekš cenu kategorijas bildes pat ir ļoti ok. Priekš 190 eiro telefona būtu pārāk optimistiski gaidīt kaut ko vairāk. Savu tas izdara, nenoplēš vienu nieri par šīm lietām, tāpēc viss ir kārtībā. Infinix Hot 40 sāks ar selfie kameru. 2K ir tas, kā Infinix ir atrisinājis šo 1440p izšķirtspējas jautājumu. Var jau redzēt, ka būs kamerai zināmas problēmas un izaicinājumi ar spilgto sauli. Es esmu relatīvi ēnainā, bet lūk, saule. Un nefokusējās arī uz sauli visu laiku. Mēģina autofokusā noķert seju, līdz ar to šis būs tas, ar ko ir jārēķinās. Telefonā izskatās, ka stabilizācija pat ir tādā decent līmenī, es pat teiktu vidēji labā, jo, izcils piemērs ar sauli un tad es aizēju ēnā. Bet selfie kamera tagad pārslēgsies uz galveno, kura arī filmē 2K izšķirtspējā, jeb 1440p. Atkal atkārtosimies, un kā ir ar sauli, tā lēca īpaši nesavāc, ko arī var pa lielam sagaidīt no šāda līmeņa telefoniem. Tūlīt arī kā izstās mūsu mīļākais reklāmas plakāts, kuram šoreiz jau ir savādāks sauklis. Mēģinās piezūmot, filmējot 10 reižu zooms un maksimums. Wow! Tas ir ejot, mēģināšu apstāties. Vienalga nevar savaldīt. Nevar. Stabilizācija ir tāda, kāda ir, kas ir ar to jādzīvo. Kopumā es šo telefonu raksturotu kā ierīci, kurai ir 2 trumpi, uz kuriem tiek arī likts lielākais uzsvars. Spēlītes un 108 megapikseļu kamera. Pārējais, kā uzbūves materiāli, operētāja sistēmas veidols, uzlādes ātrumi un tā tālāk, ir stipri viduvēji. Un dienas beigās šādiem te budžeta telefoniem tas arī ir to raksturējošais lielums. Spiest uz vienu vai 2 featurām. Vai tur kādam ir zibenīga uzlāde, vai displejs, vai veiktspēja, vai kameras. Zem 200 eiro telefonam ir grēks pārāk kaut kur piesieties. Attiecīgi, es teiktu, ka šim ir līdzīgi. Vienīgie, kuri nāk prātā ar daudz maz līdzīgu cenu un veiktspēju, ir pirmkārt Nokia veikumi un tad vēl Poco, piemēram, X5 parastais. Viennozīmīgi telefoni ar interesantākiem nosaukumiem, interesantu izpildījumu dažādās ikdienas
ikdienas lietās savā XOS, kurš, lai arī it kā ir maksimāli tuvu standarta Androidam, ir tomēr pietiekami daudz ar savām lietām, bet neteiktu, ka pārāk uzbāzīgi. Kā jau ilgi marinētai programmatūrai, tā strādā, bet nav pati jaunākā. Jebkurā gadījumā, es ceru, ka tu tagad zini arī kaut ko vairāk par Infinix Hot 40, ko tas spēj, ko nespēj, un galvenais tiešais konkurents manā skatījumā būtu Redmi Note 13, kuram ir arī lietas, kurās tas ir pārāks, galvenokārt jau spēlīšu vēl veikspējas, bet pārējās ir vairāk vai mazāk līdzīgā līmenī. Ok, paldies, ka noskaties šo apskatu, un mēs ar tevi, tu jau zini kā Allaš, tiekamies kādā no nākamajiem video. Atā!